Nu, par vecākiem man ir jāsaka tā, ka man tikai bija mammīte, jo tēvs jau ar Vācu armiju aizgāja uz Vāciju. Un mana mammīte, gaidot tēvu, nāca pie Dieva. Un mēs kā bērni, es un brālis, tikam mācīti Dievu vārdu. Cik nu katrs pieņēma, tam viss tā bija. Es jau biju viena meitene, brālis bija ar savu draugu kopā, tam bija savādāk. Bet es kā viena pati tā, cik es varēju, tik es mammai klausot, nu, bijos Dievu. 14 gadu vecumā tikām pagremdēti, es un brālis Jāņu dienā ezerā projām aiz Tukuma. Un arī jau lielas bailes bija no tiem izsekotajiem, no visiem. Tāpēc jau viss pa tumsu tika darīts. Bet nu tas tika izdarīts un slavēts Dievs. Nu, un tā tos gadus līdz 14 gadiem jau to es lāga nemāku pateikt. Jau atmiņa jau nav. Bet nu slavēts Dievs, Dievs ir bijis ar mani. Visus tos 40 gadus es gāju tā kā tuksnesī, kā Izraēļa tauta. Pieredzēts ir ļoti daudz, bet Dieva žēlastība pār par visu. Brālis jau tad, kad es aizgāju pasaulē 60. gadā, tad brālis arī apprecējās. Es apprecējos, brālis apprecējās ar savu māsicu, un viņiem piedzima dēls, man piedzima meita. Tā mēs to dzīvi vilkam. Brālis jau iemācījās ledskapis, motoru stīt, aizgāja ar alkoholu. Mammīte jau ļoti lūdz par mums, bet nu pat arī aizgāja tēvu gaidot 20 gadus. Un nesagaidīja, tēvs jau Staļina laikā nevarēja uz Latviju atbraukt, būt tūlīt uz Sibīriju. Nu un tā dzīve gāja. Un tā brālis jau šitos gadus ar savu sievu dzīvoja. Un tā es jau šitos gadus pa viņiem daudz neko nezinu. Bet cik es zinu, kad dzīvoja atsevišķi Imantā, un viņam sieva dzīvoja Kandavā, vecāku mājā. Un tad tā reizā, ka viņš bija aizbraucis uz Kandavu pie savu sievas, viņi jau satikās, bet tāda saskara vai slāga nebija. Nu, un brālis jau bija noslēpis skapī šnabpudeli, jo viņš jau bija ar alkoholu. Nu, un tad, kad to šnabpudeli nevarēja atrast, viņš paņēma aizdedzināja skapi sievai ar drēbēm. Un tad, kad ugunsdzēsēji atbrauc, viņiem nebija gāzmaskas, viņi netika augšā otrā stāvā un brālis nosmaktai dūmos. Un tā sieva bez viņa dzīvoja visus šitos gadus. Nu, un mana meita jau 8 gadu vecumā, es no vīra aizgāju, jo viņš jau dzēra un ar daudzījās. Mēs jau Ķemeros dzīvojam, tur jau bija ļoti daudz to daudzīšanos, tās atpūtnieces un viss, kas. Nu, un mana meita 8 gadu vecumā aizgāja apakaļ pie vīra, jo es jau sāku daudzīties. Es, var sakot, es savu dzīvi esmu pavadījis tiešām ļoti liderīgi. Nu, un tam bērnam jau viss tas riebās, un viņa aizgāja pie tēva apakaļ. Un es sagāju kopā ar otro vīru, un tā es nodzīvoju 8 gadus. 11 gadus es nodzīvoju ar pirmo vīru, tad izšķīros,
Un 8 gadus ar otro vīru man piedzima dēls. Un līdz 4 gadiņiem viņš izauga, un tad es sāku atkal ar savu daudzīšanos. Un atstāju dēlu un atstāju vīru Ķemeros un aizbraucu. Mana mamma tai laikā Talsos dzīvoja. Aizbraucu uz Talsiem, un tur arī ar mammu nevarēju sadzīvot, jo es jau ļoti liderīgi dzīvoju. Un tā es tur sagāju kopā ar savu trešo vīru no Andu mežniecības. Un tad to es nodzīvoju 30 gadus. Tad es sāku nākt pie patiesības atziņas, ka tā tālāk dzīvot vairs nevar. Un maz pa mazam, dienu no dienas. Un es par meitu visu šitos te gadus nelikos tikpat kā nezins, jo viņa jau pa manīm neinteresējās, es pa viņu ne. Tikai viņa savu reizi, ka es pie otrā vīra dzīvoju, bija ienākus un teica, ka viņai ir problēmas ar veselību. Un tā mēs aizbraucam abas uz Kauguriem pie psihiatra, un tā viņš teica, ka pagaidam jau vēl nekas, bet ka nāks vecāk, tā būs invaliditāte. Un tieši tā arī tagad ir. Un viņi ar savu vienu pati dzīvodam Ķemeros sagāja kopā savu skolas biedru. Tas skolas biedrs bija viņai no Melajiem, Avanesovs, jo tā mamma sagāja kopā ar to tēvu Ķemeros, ka viņš bija atpūtnieks. Es nemāku loģiski visu to tā izstāstīt, bet tā viņš bija. Un tad viņi nāca man lūgt to, lai es viņus palīdzu, lai viņi var sarakstīties. Dievam jau es ticēju no mazām dienām, bet tikai tas, ka es nepareizi rīkojos. Ticēt jau, ka viņš ir un ka viņš man dzīvi vada, to es zināju, bet es neņēmu vērā. Tā pasaulīgā dzīve bija tuvāka. Un tā mana meita pie manīm bija ienākusi, tā kā es ar otro vīru dzīvoju, lai viņi varētu sarakstīties, jo viņai vēl nebija 18 gadu un stāvoklī, un viņam jāiet bija armijā. Un es aizbraucu uz Majoriem uz to izpildu komiteju, tā viņas sarakstīja, bet viņš aizgāja armijā tā kā tā. Un kamēr viņš bija armijā, tikmēr jau tā dzīve gāja drausmīgi meitai. Mana mammīte paņēma to manu mazmeitu pie sevīm, 6 gadu veca viņa bija. Paņēma pie sevīm un audzināja, un mana meita jau dzīvoja liderīgi. Un tad, kad manai mazmeitai palika 21 gads, mana mammīte jau bija 80 pāri, un viņa jau ļoti pārdzīvoja, kur mana mazmeitiņa paliks. Viņa Matejuša draudzē tika pagremdēta jau. Un tā viņa sagāja kopā ar no Doma baznīca ar vienu zēnu, kas tur korī dziedāja, sagāja kopā un saderinājās. Un tad mana mammīte aizgāja mūžībā. Un pēc tam viņa ar viņu apprecējās un aizbrauca uz ārzemēm. Kaut kur ārzemēs dzīvo, un tā, ka es neko pa viņu vairāk arī nezinu. Es tik zinu, ka viņai ir 3 dēli, 4. nomira. Tā viss tā dzīve pagājusi. Sāk es iet uz baznīcu, tā kā es ar savu trešo vīru sagāju kopā, es pie mammītes braucu katru sestdienu, un viņa sestdienu, svētdienu braucu uz dievnam, uz Golgātas dievnam Rīgā Hospitāļa ielā, un uzaicināja arī mani līdzi. Tad jau tur bija tas brālis Strēlis vēl, bet viņš jau aizgāja pensijā. Un tad bija Sīlis. Es 20 gadus pavadīju Golgātas draudzē.
Un maz pa mazam es nemaz konkrētu dienu nevaru pateikt, bet es tā atziņa jau bija, ka Dievs ir un kad viņš man vada un ka viņš pa mani rūpējās, bet es jau pati neņēmu vērā. Un dzīvoju vēl ar dzeršanu, sestdien, svētdien pie mammītes, pārējās dienas, kad iekrīt, tad dzīvoju dzerdam, dzēru līmes un odierus un logu tīramos, visu ko tik varēja. Tāpēc, ka tie veikali jau bija tālu un ko varēja dabūt, to jau ņēma. Nu, un tā maz pa mazam. Laikam tie bija kaut kur 90. gadi, kad es sāku iet draudzē. Un tā maz pa mazam dzert jau es sāku, tā kā es sāku ar tiem mocekletiem braukt. Tad jau es sāku dzert, tur jau drausmīgi dzēru. Un galvenais jau, kurš var vairāk izdzert, vai tu vari šnapudeli izdzert momentā vai nevari. Un es jau vienmēr visu, ko varēju. Un tiešām darīju ar. Runājusi ļoti daudz, bet es jau neņēmu vērā. Es neņēmu vērā. Runāts tika sirdī un visādi gadieni un slimības un piekauta un sista un daudzīta. Un es neņēmu vērā. Ko runāju? Tā, ka tas ir grēks un ka tā nedrīkst darīt. Bet man tas bija tuvāk. Tur visi dzērēji, visi kopā, kuram kas, kurš vairāk var, un kuram tā nauda ir, un cik reiz nebija mantas sasistas un drēbes saplēstas, un viss izvandīts, bet naudu atrada, man no krūtīm izņēma, ko es biju saglabājis, un gāja atkal vaļā, un kā neta pārdeva mantas, un gāja visādi gāja. Drausmīgs stāvoklis bija, tad ogas, es biju dārzi sakopus, ogas pārdevu, un es pārdevu, lai odekolonu iznāktu. Vai dieniņ, kas tik netika darīts? Nu visus, kamēr es biju grēkā, visu laiku Dievs runāja uz manīm. Es tikai neņēmu vērā. Visu laiku jau sirdī tas deg, ka nepareizi dara. Un tā, kad bija tā pavisam slikti, tad jau nāca pie saprašanas, ka tā vairāk nevar, kā 2-3 nedēļu nedzēru. Pēc tam atkal vīrs dabūja algu. Es no kaimiņiem saku, viņi taisīja paštaisīto vīnu, to tur dabūja kādu burciņu, tad vajadzēja vēl. Nu, tur nemaz to nevar pateikt. Drausmīga dzīve, bija drausmīga. Tur jau nemaz to jau nevar pateikt, kā izdevās dienu pa dienai, bišķi pa bišķiņam sadauzīts, vai prātā jau visu laiku, ka vajadzētu labauties, ka vajadzētu, bet atkal ierauj atkal un aiziet. Nu, tur to nemaz nevar cilvēkam izteikt. Kā velns koriģē visu to nemaz nevar izteikt. Paņem višķiņu, es vairāk nedzeršu un cauri un viss. Paņem tikai mazāko glāzīt, lai paliktu višķiņu labāk. Aiziet atkal, ielej vēl, un tad tik ilgi, kamēr nolūst. Nolūst paceļās atkal, kur dabūt vēl. Kaimiņienei meloja, naudiņa aizņēmos, ko es tik nedarīju. Aizgāju drēbes pārdevu, tur tai točkā drēbes nesu, ko es tikai nedarīju. Dzērai tikai sēž un smējās, tā dullā iet un darās, un kā atnes, tā tūlīt ņēma un visu, un tai dullējai nepaliek it nekas, tā meklē atkal, ko varētu aiznest. Vai dieniņ, kas netika darīts, tas bija dzīves ārprāts. Pirmā jau man vienīgā bija Golgāta draudze. Ko es tur varu atcerēties? Es tik atceros, ka tās pohmeļas bija briesmīgas, kad sestdienā kaut kā savācos, sakārtojos un braucu uz Rīgu, lai var attiet. Pie mammas kaut cik atgāja, atbrauc mājās, cik tā naudiņa bija, cik reiz nebrauc pa velti, jo biļeti arī neiznāca, ko nopirkt. Cik neizsēdināja ārā, sēdēja Krievupē,
Baltezerā sēdēja ārā stacijā, gaida nākošo vilcienu, vienu pieturu pabrauc, atkal izsēdina. Cik nav bijis šitas taču dzīves ārprāts. Bet līdz mājām jau tika. To jau tā ir tā kā pasakā. To, kas to pats nav piedzīvojis, tas nemaz to nevar izdomāt, ka tā ir noticis. Domā, ka es fleitēju, bet es tiešām saku tā, kā ir bijis. Vienīgi Jēzus, un es tai laikā zināju, bet es nepieķēros viņam, jo nāk akal dienu, nāk akal un nāk un akal, un pie kaimiņienes jāiet un jāstrādā, un lai kaut ko dabūtu ēšanu, es naudiņu neņēmu drēbes, man taču nebija it nekā. Es biju tā nodzēries, ka man nebija it nekā, ko es aizgāju nopelnīt, to es atkal aiznesu un uz točku. Tas bija dzīves ārprāts. Un gāju un pelnīju tikai tāpēc, lai būtu atkal kur ieņemt. Smēķēšana man gāja drausmīgi, jo vīrs jau pīpēja, tie dzērāji viss pīpēja. Un es jau biju nonākusi tik tālu, ka es jau bičoks un tinu visus tos bičoks tinu iekšā papīrā un avīzē, un tas bija dzīves ārprāts. Un uz draudz gāju, tad tie pamiri, tie lētākie bija kabatā. Viss tos lētākos tos, un tad vēl, kā nebija tad bičoks, meklēju pa ceļu, kur kāds izmet, tūlīt tās ņēmu un vai dieniņu šito ārprātu. Un Dievu jau arī lūdz tikai formas pēc, ne jau tāpēc, kad ticēt, kad viņš man palīdzēs, ka viņš man atbrīvos. Es zināju, ka tas var notikt, bet tas man likās kā pasakā. Es tikai pielūdzu, palīdz, Tēvs palīdz, un viņš tiešām palīdzēja, bet atkal smēģi zobos un smiedamies tālāk. Tas bija dzīves ārprāts, ko es esmu darījusi. Es nevaru vien aptvert, kā Jēzus man to varēja piedot. Un es esmu glābta. Atmest es jau dievnamā lūdzu, mājās lūdzu. Vīrs pīpē, viņš uzpīpēs, es attūlīt dod man arī. Smēķi nav it nekā. Iet pie kaimiņiem, kaimiņi 3 mājas meža vidū, tur nav ko dabūt. Kaut kā jau izvilku to, ka nebija nemaz. Bet kad vīrs dabūja nopelnīt, sapirka veselu paku un slēpa no manīm, Es saku, slēpa no viņa, meli un slepšana un zakšana, viss, kas bija kopā. Tagad es lasu, bet tad jau man mammīte bija lielo bībeli. Tāda jau tagad nemaz vairs nav, kāda bija tā liela tāda mella. Bija man bībeli, tur bija viss atzīmēts, kur jālasa un kas uz galda viņš stāvēja. Bet lasīt jau netika. Es pat neizlasīju, kas tur bija kārtīgi, kas tur bija uzrakstīts, ko mamma bija man uzrakstījis. Es tik zinu, ka tur bija rakstīts par tām avīm, kad man savis manu balsi dzird. Par tām bija rakstīts, viss vesels strīpa, viss tur bija sarakstīts, visām rakstvietām, bet tas jau netika ņemts vērā. Tā kā bija tas ugunsgrēks 2006. gadā, tad tā bībelīte tika, es viņu paķēru un nožmetu pie durīm uz leduskapi, ka es viņu paņemšu, lai viņi nesadeg. Bet es tad jau bija vairāk prāts bija uz citām lietām, kas lai nesadeg un tāpat jau neko neizglāba. Un tā viņi sadega. Lielākais brīnums ir tas, ka es esmu dzīvā Dieva bērns. Tas ir vislielākais brīnums. Kāpēc viss šitās šausmīgās dzīves Dievs man ir glābis. Tas ir vislielākais brīnums, ka es piedzimu no jauna un es esmu dzīvā Dieva bērns. Un ka viņš man tagad vada un māca un audzina, tas ir vislielākais brīnums. Ka tādā stāvoklī, ka cilvēks šitādā stāvoklī nonāk, un ka tad vēl Dievs glāb un pestī, ka tas ir vislielākais brīnums.
Tagad pēdējā laikā es tiešām saņemu Dievu vadību gandrīz katrā solī. Gandrīz katrā solī ej, dari, tāpat pa šito. Tagad es klausoties šito te kristīgo radio, visu, ko es ņemu vērā, ko Talbergs saka, ko brāļi runā savā starpā, un tas man ļoti, ļoti, ļoti audzina. Pēdējo, ko es atceros, ko brāļi runāja savā starpā, kad viss ir skaidri un gaiši jāsaka Dievam, tā kā es ar tevi runāju, ka man ir jārunā ar Dievu. Un jāpasaka, ko es gribu, ko es negribu, kas man, viss man ir skaidri Dievam jāpasaka. Un tikai tad nāk atbilde. Ka tā kā, piemēram, pa manīm aizlūgt, vai kā, tas nekur nedara. Aizlūgšana arī ir pat pa sevi. Bet, kad man ir Dievam jāsaka, tā kā es sēdētu ar pretējo cilvēku un sarunātos, tā man ir jāsaka viss Dievam. Tēvs, tu redzi, Tēvs, tu zini, Tēvs, tu par visu esi nomodā. Un palīdz man šodien tāpat par šito sarunu, ko es tagad runāju, es arī lūdzu, Tēvs, liec man mutē tikai to, ko tu gribi, lai es pasaku. Un es zinu, ka viņš lika man mutē to, un arī tā kā tu teici, lai es to saku vai to saku, ja man Dievs neliks, es to nevarēšu teikt. Svēta gara vadība pilnīgi visās lietās. Es ļoti lūdzu par tiem par tādiem, kas man iekrīt sirdī. Par tādiem, ko es zinu, ka tiešām viņiem ir vajadzība. Sevišķi jau es lūdzu par savu bērnu, kur es atstāju, un es jau visu laiku vēl biju tādās domās, kad viņi vainīgi, jo viņi jau aizgāja pie tēvu. Bet tagad es skaidri saprotu, ka tam bērnam bija riebums pret to, ko es darīju. Ka tam bērnam bija riebums un pie to tēvu viņi juta mieru. Ka tāpēc viņi aizgāja. Un tēvam ar viņu nevajadzēja. Tēvs aizgāja pie savas draudzenes. Un tā viņa noturēja 30 gadus. Es ar savu trešo vīru 30 un viņa 30 gadu nodzīvoja. Tā kā viņš nemaz tik slikts cilvēks nebija, bet es jau pati nezināju, ko es gribu savā grēka dzīvē. Jauniem ticīgajiem, cik es neesmu par to liecinājis, tad, kad tu sāc noslēdz derību ar Dievu, tā kā es 14 gadu vecumā es tiku pagremdēta. Es noslēdzu derību ar Dievu, bet man vajadzēja stingri turēties pie mammas, pie Dieva vārda, bet nevis pasauli. Pasauli man vilka nost un es paļāvos. Stipri turēties, ka neviens cits nav, ka tikai dzīvais Dievs. O, tas ir galvenais, un ja tu pie tā turēsies, tad tev arī tāpat par šito otrreizējo pagremdi. Es runāju ar bīskapu, es runāju ar savu draudz mācītāju, es runāju ar vienu ar otru, tu jau esi pagremdēt, un tas ir viss. Bet man sirdī bija, kur es atšķīru Dievu vārdu, kur es lasīju visur par to, kad par kristību, kad tas ir jādara, un tikamēr es nonācu tik tālu, ka es biju 3 gadus Inčkalna draudzē, jo, ka mammīte aizgāja mūžībā, es vairs uz Golgātu nebraucu, es tepat uz Inčkalnu braucu. Kad tad tos 3 gadus māsa man, dārzā tajā, tādā balonā, jā, tur bija ūdens iekšā, tādā ūdens balonā, tur man pagremdēja. Un tad es skaidri apzinājos, kad es esmu tīra un šķīsta, ka es esmu dzīvā Dievu bērns, un ar to man arī sākās. Viss pansionāta dzīve sagāja tā, kā vajag. Jo līdz tam jau es biju vienā istabiņā, otrā, tur bija pa 2, pa 3, tā es 8 gadu nodzīvoju vienā istabiņā. Un ar pamaz es Dievu slavēju un pamaz es pateicos. Un tāpēc man pēdējo gadu tādā istabā, kur pa 2, pa 3 bija kopā, kamēr es paliku galīgi akla. Un tā, ka es paliku galīgi akla, tad man aizved uz Mālpilu. Tur tajā pansionātā, tur bija tikai tādi, kas ir, vai
traumēti vai slimi ar nerviem vai gulošie. Un tad es tikai izcīnīju to, ka man aizved pie acārsta un man iztaisīja tās operācijas. Un slavēts Dievs, ka es tagad +5 redzu, un tas ir viss. Es ieteiktu, pirmais ir Jāņa evaņģēlijs. Tas ir galvenais, jo tur ir rakstīts, kad iesākumā bija vārds, un vārds bija pie Dieva, un vārds bija Dievs. Tas ir galvenais, jo Jēzus bija vārds, un viņš tapa miesa. Un tikai tas ir galvenais. Un tad pārējos Lūkas un psalmus un Salamana sakam vārdus. Galvenais jau ir Pāvila vēstules, viss tās ir ļoti svarīgas. Vecā dzīves paziņas nav it neviena. Dzīves vietas jau arī milzīgi mainījušās. Es tikai varu teikt, ka tā kā nevienam citam es esmu savās dzīves laikā kādas 11, 12 dzīves vietas mainījusi. No tukuma, kur es piedzimu, augu un mācījos, es nonākusi līdz Mālpilī, līdz Sigūdai. Tā kā to nemaz aptvert nevar. Nē, aprūpes namā man ticīgie nav. Vienīgi, kad luterāņu mācītais no luterāņu draudzes tāda māsa Ieva. Viņa staigā pa istabām un Dievu vārdu lasa, dzied, bet viņi ir no luterāņu draudzes, bet par cik es esmu no baptistu. Un man jau vistuvāk ir baptistu un vasarsvētku draudzes. Tā kā tāda nav. Nu, Ieva jau pie manīm ienāk katreiz, ka viņi iet savu darbu darīt. Mēs pielūdzam, lai Dievs viņus svētī. Un tas ir viss. Galvenais, lai nepazaudēt ceļu pie Dieva, neskatīties uz pasauli, jo tā viss aizies. Tikai Jēzus, viņš ir galvenais. Tad būs viss kārtībā. Ja mēs paskatāmies pa labi, pa kreisi cauri, jo Sātans neguļ. Viņš staigā kā rūcošs lauva un tik mēģina katru reizi mūs pagrābt. Kaut vismazākā nieciņā, bet tomēr es cenšos, cik es varu, tikai nost pasauli. Tagad es arī sēžu savā istabiņā, vai es kaut ko, cik man Dievs ir devis, es vai šuju, vai ādu, vai tamborei. Man ir zināms laiks, man ir sakārtot visa diena. Es no rīta 6:30 uzceļos, tad es sakārtojos, tad es pēdu, tad es aizēju nomazgāties, tad es atnāku atpakaļ, es lasu Dievu vārdu varbūt no 7:30 līdz 8:30 apmēram. Nu, un tad 9 ir brokastis, un tā jau aiziet diena. Līdz 1 es kaut ko daru, pēc tam es lasu. Man ir vesela kaudze tagad no draudzes māsa Valda, ja tu zini, Valda iedeva veselu kaudzi ar šitiem baptistu vēstnešiem, man ir vakar atnesis. Tā kā es tagad to lasu, un tā brālis Arnis man visādi literatūru pa krieviski es lasu, jo krievu valodu es iemācījos skolas laikā. Vecam tēvam bija liela dārzniecība Tukumā, to krievu laikā konfiscēju un paņēmu un Zaldā tur strādāju, un tie jau bija krievu cilvēki. Un tā kā es bērns būdams samācījos to krievu valodu. Skolā jau maz būtu iemācījies, bet paldies Dievam, ka es tagad esmu izteicis kaut cik. Un es tikai zinu, kad brālis Stālbergs pareizi saka, ka kuru katru brīdi Jēzus nāks, un es gribu būt viņa līgava.